Bujākā draugi, čau! Oskars kā parasti slinko. Nē, diezgan daudz, kas ir noticies. Šodien būs kiši-miši video, teiksim tā 2 vienā, bet parādīšu jums šo to gokartiņu, ja, kas ko kā, jo nav bijis laika, ir mašīnas kata bijātais un tur ir fails. Bet to es parādīšu jums citā dienā, kas ko kā. Bet, nedaudz patrenējamies un pakasamies gar gokartiņu un atkal ir šādas pārmaiņas. Un kaut kas tomēr lēnā garā iet uz priekšu, bet, kā jūs zināt, nevar jau visu laiku veltīt, lai visu laiku YouTube, visam pārējiem strādāšanai jāpavada laiks arī ģimene. Tāpēc, let's go! Vajag patrenēt bicīšu draugu. Ko mēs darīsim šodien? Šodien mēs mēģināsim ātrumkloti uzčinīt, bet man arī ieteica pamēģināt uz 1, 2. Tas ir ātrumpārslēgs un sajūgs. Skatīsimies, varbūt sanāks, varbūt nē, bet vispirms sačinīsim šeit ātrumkloti. Viņš nāks šeit. Domāju, kad skatīšos izdomās šeit, tad vai nu šī posmā, vai arī šī posmā viņš ies iekšā šeit, un tad līdz turienai un līdz oriģinālam. Tad ķeramies klāt pie darba un paskatāmies, kas ko kā. Gribās tomēr, lai zolīti tos ātrums pārslēgt. Būtu jau vispār ideāli, ja varētu salikt kopā sajūgu, bet jāskatās, jo rēķina to, kad uz apakaļ tu pārslēdz ātrumu, bet uz priekšu ātrums iet uz leju, 4, 3, 2, 1, neitrāls. Tāpēc sajūgs būtu jātais, lai viņš strādā gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi. Bet skatāmies, kas mums sanāk. Mums tik sūtīgs metājums. Tad šis būs ātrumpārslēgs. Tagad es viņu pievilku, lai viņš nekustās, bet 1, 2, 3, 4. Es vēl nezinu, kā viņu atstāt taisni, vai es domāju, ka viņš atstās šitā slīpi. Un tad skatīsimies kādā augstumā, varbūt šeit, kaut kādā 1, 2, 3, 3. caurumā līdz tejienīm, vai pat tejienīm. Varbūt te. Tad iekšā un tad līdz tejieniem. Bet jāskatās augstums, jo sameklēšu tagad kaut kur bija oriģinālais kloķis. Un to oriģinālo kloķi, paskatīsimies, cik augsts šeit viņš būs. Un vienkārši fleksi norausim nost visu lieko, kas nav vajadzīgs, un paskatīsimies, kas sanāks, ne? Būs, nice. Turbīnu uzbās, ne?
Kā saka, kaut kas savādāks, jo šausmīgi patīk visiem mums trenēties. Sīkam arī patīk un labāk trenēties nekā sēdēt telefonā planšetēs laiku. Tad mums ir šī tādi 2 uzmetināti. Vēl ir jāpiestrādā, protams, jā. Jo tas ir domāts pārsvarā no augšas, tas no augšas no apakšas un vēl pa vidu būs. Normālā ripas vajag, tāpēc to pēc tam. Un tur ir doma vēl 1 vai pat vēl 2 uztaisīt. Nu tā, kantelītes, tagad man ir 10, 20 un viss pārējais var. Bet laika, protams, kad šo to vēl piepirksim klātī. Tāpēc ir doma šeit nodalīt. Gan jau, ka daudz teiks, putekļi tur, protams, ka ies putekļi, bet tāpēc šeit būs pa vidu nodalījums atsevišķi. Tie saucamie kurtaini, jā. Te būs kārtīga ventilācija, lai neiet tie putekļi tālāk. Un pašam prieks, sievai prieks, bērnam prieks. Un tā mēs te, cik mēs nedēļā jau, vakardien, aizvakardien bijām, šodien. Vakardien kā bišķi sīkies kaut ko padarījies, gokartu kasījos un tādā garā. Gokartu jūs sapratāt, šo poķi es uztaisīju, ja? Bet šālāk mēs arī vēl netikām, jo nebija laika. Tāpēc, nezinu, kā jūs domājat, es man liekas video stāstīju sajūgu šeit. Bet, ir doma ķerties klātī sajūgam tagad visam pārējiem, jo vajag pabeigt. Un ar mašīnu arī ir drausmas. To es mēģināšu uztaisīt weekendā video pa mašīnu. Man rokas sāpes telefonā nevaru. Tā kā, ja gribat vairāk treniņu video, droši rakstat. Neesmu baigies eksperts trenēšanas ziņā, bet, nav jau grūti lietot to, jau kurš var iemācīties, vai ne? Tāpēc, jo gribās arī patrenēties, gokarts, mašīna, viss pārējais, teiksim tā, vairāk ir ikdienas dzīve, tāpēc gaidam draugi nākušo video. Paldies, ka skaties un uz pie laiciņu.